arī šī brīža izlases kandidāti gatavojoties pasaules hokeja čempionātam un pārbaudas spēlēm. Varbūt klātesoši šim ļoti nozīmīgajam pasākumam, patiesībā, kādā mēs jums pēc daudziem gadiem novēlētu arī būt uz šīs tāfeles. Proti, Latvijas Hokeja federācija grib pateikt milzīgi paldies. Nav bijušo izlases hokeja spēlētāju, joprojām ir esošie, tāpēc, ka vienmēr var slīdus uzvilkt un iziet uz ledus un iepriecināt savus līdzjutējus, gluži tāpat kā ziedu laikos, kad visi gan sporta pilī, gan arēnā Rīga, gan pie televizoriem sēdēja un kliedza par Latvijas valsts vienību. Un gatavojoties Latvijas valsts svētkiem 4. maijā, Latvijas Hokeja federācija organizē leģendu spēli, Latvijas hokejas izlases leģendu spēli, kur ir izvēlēti 2 kapteiņi, viens vecāks, viens jaunāks. Tādā ziņā, ka Rodrigo Laviņš joprojām ir nepārspēts Latvijas izlases spēlētājs, kurš ir aizvadījis visvairāk oficiālās spēles Latvijas valsts vienības sastāvā. Šeit mums arī ir spēlētāji, kur ir devuši savu vārtavu Latvijas izlases kreklos, pasaules hokeja čempionātos, olimpiskajās spēlēs, pārbaudas spēlēs, iepriecinot Latvijas hokeja līdzjutējus. Un 4. maijā, pirms noslēdzošās pārbaudas spēles, pirms gaidāmā pasaules hokeja čempionāta arēnā Rīga 12. būs iespēja atnākt un novērtēt joprojām nerūsējošo meistarību gan aizsargu, gan uzbrucēju, gan vārdsargu izpildījumā šajā te leģendu spēlē. Un es domāju, ka Aleksandrs Ņižavijs neiebildīs, ja mēs dosim priekšroku ne tikai pēc spēļu skaita aizvadīt to ziņā, vairuma ziņā spēlētājiem Latvijas valsts vienībai, bet arī pēc vecuma. Jā, labi. Paldies. Paldies par uzticēšanos. Paldies, ka es varu pirmais izvēlēties. Nu, nezinu, kādā formā būs Edgars, jā, bet es ņemšu Edgaru. Es vairāk spēles ar viņu esmu aizvadījis ar Masaļski. Ja? Es redzu, ka abi ir Edgari. Skatos, es ņemu vecāko Edgaru. Kā jau tu minēji, ka man vajag vecāku komandu. Ja? Tā, lūdzu. Un kā es ašu tev... Man palika otrais Edgars. Ja? Ceru, ka viņš ir jaunāk, iztur vairāk slodzes. Ja? Masāla būs... Tu jau šo Edgaru zini, ka viņš teikt klausās, viņš jau sēž uz riteņa. Kas, lai viņš gatavo. Viņam būs grūti. Es domāju, taisam mikslu. Mikslu taisam. Zini, kāpēc? Jo es baidos vienu palaist garām. Kā es atnāku šeit vai kaut kur citur, es tikai zālē viņu sastopu. Es brīnos par viņa darba ētiku pēc aktīvās sporta gaitas. Es ņemšu Lauru Dārziņu. Trešais overall. Es eju trenēties, lai attaisnu to. Tu jau trenējies, tāpēc jau es tevi ņemu. Viņš tikko no riteņa nokāpa. Iedomājies? Arī apsvēst tev. Jā, paldies. Ok, labi. Tā mēs liekam. Tas tur pats, jo trenerim... Nē, lai redzētu pēc tam, cik vispār mēs esam aizsargus, cik tas savādāk tur... Saša, nākamā izvēle? Labi, tad mana izvēle būs Herberts Vasiljevs. Tāpēc, ka mēs ar viņu spēlējam bērnībās kopā. Un, ja Lari gatavojas trenēs, es zinu, ko viņš neko nedara. Labi. Kurš var spēlēt, tev tam nevajag trenēt. Labi, tad mēs ņemsim ar taktiku. Un es zinu, kurš sakārtos to taktiku, kurš jau tagad zīmē taktiku mājās. Tas Oļegs Sarokins. Brīles vajadzēja paņemt. Labi. Kādas brīles beidz? Labi. Uzbrucējs ir, vārdsargs ir, aizsargs ir, vārdsargs ir, uzbrucējs, Tā, tagad mums vajag spēks un brīvā galva, lai daudz nedomā par taktiku, spēlē hokeju, met golus ir pretinieks, Mārtiņš Kārsums. Tā, es ņemu pretī Kārsumam, Gintu Mēju. Labi. Es domāju, viņiem varēs arī mečot maiņas. Gints Mēja pret Mārtiņu Karsumu. Jā, uz apakšā. Labi. Ok. Pieredzējis spēlētāji, kurš neskrien arī kustina ātrāk. Jā. Paņemšu vecas vārdies, jā. Sapratu, tā. Mums vajag golus mest. Un kas noteikti var iemest vēl? Ko tad? Golus, ļoti. O, jā.
Atcerieties tādu. Es domāju, daudzi varbūt... Iegooglējiet uz bildi, paskatieties. Vajag paņemt kaut ko jaunu, ja viņš skrien. Man negrib. Daudz skrien. Jūras puisis. Jūris, jā. Viņš vispār zina, ka viņš šajā draftā ir. Paņem šo jaunu sportsons. Ok. Varam bļaut uz viņu, lai viņš... Galvenais, ka viņš nebļauj pretī. Arī ilgs partneris manējais, Gunts Galviņš. Starp to viņš katru dienu... Viņš labā formā. Viņš labā formā katru dienu džimā sēž, vai fitnesā. Es zinu, viņš ir arī, jā. Bet viņš uz grupu nodarbībām iet. Nu, cerams, ka viņš mūsu grupā iekļausies. Lauri būs priecīgs, ja Juris atbūs. Opa! Vitaļiku paņemsim. Nu, tad man arī vajag kaut ko jaunu paņemt. O! Kristaps ir. Reko, visi, jums ir amba. Vēl jaunāks? Nē, nav jaunāks. Nav gan jaunāks. Tas gandrīz jau mans gadagājums, bet vēl aktīvs. Nu, labi. Bet ļoti labā formā. Šobrīd ir ļoti tā, ka jā. Arī no bērnībās mēs kopā spēlējam. Ar šodien arī aizsardzībā. Liels. Būs labi uz spetaklu. Bet viņiem būs, es domāju, mums būs ļoti liela maiņa. Vitālijs Ģirds. Es viņus likšu trešajā maiņā vispār. Nu, tagad es savācu kā otru, pēc tam viņi trešie ies. Checking line būs. Tā. Vajag dabūt mazliet emocijas vairāk. Emocijas, kobajās. Loģiski emocijas kobajās. Būs daudz emocijas. Mogo pret Zemgali vienā maiņā. Arī būs emocijas. Aleksijs Širokovs. Nu, es Maksu paņemšu. Es domāju, pa aizsardzību īstenībā jānodrošina aizsardzību. Tad jau uzbrucēji piepildīsies. Jo viss sākās no aizsardzības. Pareizi, Saša? Jā. Man viss sākas no uzbrucēja. Es zinu. Labi. Armis arī Labi, vajag paņemt vērtība. uzbrucēju. Klausies, mums vairs nav uzbrucēju. Jauns, ātrs. Neizteiks. Savēls vienmēr gribēja spēlēt uzbrukumā. Jā, viņš visu laiku pabortumē. Tā līdz bords. Atslēdzien un visu. No zonas neižies. Šitais cilvēks arī visu laiku neapmierinās. Nekas. Vismaz jautrības. Nu, lai ir Marekam vai Mārim. Māri. Janke, jā? Janke jau vēl spēlē arī. Jā. Tad viss kārtībā. Mums ir 3. Labi, Būs labi. labi. Otrais no brāliem, jā. Nu, nezinu, kā būs ar viņu. Bet aģents mums ir. Jā. Tā aģents. Nu, lieliski. Tad pārsteigums Mārim Jasam būs šajā te jau leģendu spēlē, kā mēs viņu sagaidīsim. Iesūtiet savus variantus, ar ko mēs viņu pārsteigsim. Ar kādu tādu čupa-čupas balvu par to, ka viņš tika draftā izvēlēts kā pēdējais. Un tad 4. maijs, Arēna Rīga, 12:00. Līdz tam laikam jums ir vairāk nekā 1 mēnesis arī pašiem vēl kārtīgi satrenēties. Apziņot savus komandas biedrus, lai arī viņi nesēž uz lauriem un nepīpē pīpi uz jumta vienkārši tāpat. Bet būs kārtīgi jāparāda, uz ko viņi joprojām ir spējīgi. Un jāpārliecina līdzitēji, ka pulvers joprojām ir savs. Rodrigo treneri Leonīds Bernšķevs, Māris Baldonieks, Jānis Matulis. Ļoti kolorīti. Un Aleksandra Večeslavs Nazārovs, Eriks Miļuns un Anatolijs Kreipa. Super. Jā.
Biļetes laicīgi iegādājieties visās biļešu tirdzniecības vietās. Arēna būs piepildīta. Nezinu, kā tur uz to vakar spēli, bet uz dienas spēli noteikti pēc biļetēm vajadzēs stāvēt rindās. Tā kā forši, paldies! Un gaidām labāko hokeju gan pa dienu, gan arī vakarā. Un čaļi, lai viss labi! Labas treniņas un superīgas spēles! Paldies! Paldies! Tiekamies!